Šodien turpināsim pagājušajā raidījumā aizsākto miesas sargu kursu, kuru pirmā kājnieku bataljona karavīri apgūst gatavojoties starptautiskajai operācijai Afganistānā. Nav jābrīnās par karavīriem it kā neraksturīgo miesas sargu kursu, jo viens no karavīru uzdevumiem ir nodrošināt gan augstāko komandieru, gan dažādu VIP viesu drošību vizītes laikā. Karavīru standarta bruņojumā ietilpst gan pistoli, gan triecienu šauteni. Atkarībā no situācijas jāprot pāriet no viena ieroča uz otru. Šajā raidījumā esam situācijā, kad mūsu karavīri veic miesas sargu funkcijas bruņotā formācijā. Tas ir komandas veidošanas, komandas saliedētības princips, jā. Un šie miesasargu formāti, ko mēs mācām strādāt 3, 4, 5, 6, 7, jā, tad attiecīgas formācijas, viņas jau, teiksim, sāk jāveido komandas principi, komandas darbības. Jā. Tad misijas rajonā, protams, karavīriem ir pirmais ierocis triecienu šauteni, tad arī miesasargu taktiku mēs mācām savādāk nekā varbūt tās drošības dienestiem, civilajiem sektoram, jā, strādāt tikai pistoli. Šeit mēs mācām strādāt ar izmantojot garos stobrus, jā, un tad arī armijas tehniku. Jūs redzat, nav ne luksus Mercedesi, jā, ne džipi, jā, ir tā tehnika, kurā viņi strādās un kurā viņi pildīs savu misijas uzdevumus. Šīs ir tas noslēguma posms, kad miesasargu formāti evakuē personu, jā, no uzbrukuma, teiksim, vai no bīstamās zonas, vai no ir noticis incidents, ir atentāta mēģinājums par personu, jā, vai tas ir ar šaujamieročiem, vai ar sprāgstvielām, vai, teiksim, izmantojot dažus citus ieroču nāži, nūjas rungas, tad uzdevums ir nosegt VIP personu 360 grādu riņķī, jā, un tad evakuēt viņu uz drošu vietu. No pasaules teorijas un prakses viedokļa, cik šādas situācijas reāli ir iespējams, noanalizējot to, kas ir noticis kaut kad pasaulē vai kā? Kā es arī mācu puišiem, jā, tad ir statistika. 85% teroristu vai, teiksim, pasūtības slepkavības ir izdevušās. Jā, 10% ir bijušas nejaušības vai kļūdas pēc, terora akti nav izdevušies. Un tikai 5% miesasargi, teiksim, ir spējuši atvairīt šos uzbrukumus. Kāpēc tik mazs procents? Nu, tā liekas, ka... tā ir tā statistika, kas, diemžēl, ir. Bet nekur pasaulē mēs nedabūsim statistiku par to, cik miesasargi ar savām darbībām, ar savu taktiku, ar savu plānošanu ir novērsuši šos mēģinājumus jau priekšlaicīgi. Tad mūsu galvenais uzdevums ir nedot iespēju pretiniekam veikt pret mums atentātu. Un, diemžēl, šādas statistikas nav. Miesasargs, teiksim, tas ir dzīvesveids. To nevar tā, ja tu ej mājās, tev tik un tā jādomā kā miesasargam. Tu visu laiku domā kā miesasargam. Viena no pamatfunkcijām ir novērošana. Tad tu vēro visu, kas notiek apkārt 24 stundas diennaktī, lai atkal veidotos šis dinamiskais stereotips un ieraudzītu briesmas, pirms viņas ir sākušās. Ja, ja tu to nenovēros, ja tu nestrādāsi preventīvi, ja, tu nespēsi ieraudzīt briesmas. Miesasargu niknākais ienaidnieks ir kas? 3 lietas – rutīna, pašpārliecinātība un virspusēji pieeja saviem darba pienākumiem. Ja mēs runājam par karavīriem un par to, ka viņi ir gatavi šobrīd misijām, kā jūs vērtējat, vai viņi ir gatavi un ar ko atšķiras karavīrs varbūt no tiem cilvēkiem, ar kuriem jūs vairāk strādājat? Viņi ir profesionāļi savas lietas, viņiem vieglāk strādāt, jo viņi ir fiziski sagatavotāki. Mēs varam iet lieliem soļiem uz daudz sarežģītākiem uzdevumiem. Ja? Tātad mēs novērtējam to līmeni, kurā viņš šobrīd ir, un mēs veidojam modulējam situācijas tādas, ja, lai viņiem, teiksim, tas nebūtu vienmuļi, bet tieši pretēji mēs vēl vairāk palielinām viņa, teiksim, šo gan fizisko, gan taktisko, gan profesionālo līmeni strādājot jau dažādās situācijās. Man ir ar ko salīdzināt, jo pie mums brauc uz aģentūru arī Vācu armiju mācīties. Kāpēc pie jums? Nu, redziet, teiksim tā, Vācu, viņiem ir tās sociālās garantijas vai, teiksim, sociālās lietas, kas saucās, kad pirms viņi beidz dienestu, pusgadu vai gadu, jā, viņiem ir paredzēts, kāda valdība apmaksā to, ka pārkvalificēšanas kursus civilajam sektoram, jā, un tad, teiksim, mums brauc arī no izlūkdienas vai desantnieku bataljoniem cilvēki, jā, un tieši mācīties uz miesasargu. Pēc tam jau savai nākamajai civilajai dzīvei. Jā, gatavojās nākamajai civilajai dzīvei. Un, ja man ir jāsalīdzina, teikšu, ka ir. Mūsu puiši ir labāki.